Čau, draugi! Čau, Karlson! Čau, medinieki! Mēs esam ļoti tālu tikuši, mums jau ir otrais podkāstu ieraksts. Mēs esam super priecīgi, ka tu klausies. Paldies, ļoti forši. Visiem, kas ir netīšām iemaldījušies mūsu podkāstā, lūdzu piespiežam subscribe. Mēs centīsimies, lai jums ir interesanti, lai ir ik plakam ir smieklīgi un pārsvarā pietiekoši gudri, lai būtu jēga klausīties. Un tas ievads, kas bija obligāti jāpasaka, jo tas nav normāls saturs, ja tu nelūdz un nediedelē, lai to piesako. Bet jā, iepriekš mums tur bija domas, ka mēs varbūt otru epizodi tādu jautrāku varētu uztaisīt, bet daudz kas pa nedēļu notika un ne tas foršākais. Un jā, ja mēs apradām ar Covidu, apradām ar Ukrainas karu, tad bladāts jauns trieciens Izraela. Lai kas bija aktuāls pirms nedēļas, tagad top ziņā un trakākais, kas notiek pasaulē, ir tās visas briesmas, kas notiek ar Hamas un viņu izdarībām Izrēlā un visur un prettriecieniem, un tur cilvēki mirst mazuļiem galvas griešanos, tur briesmas, tur notiek briesmas, un lai cik tas viss būtu emocionāli, mēs mēģināsim kaut cik racionāli par to mēģināt runāt no malas. Savu garo ievadu es vēl pabeigšu arī to, ka Kristiāns pats man reiz teica, ka Ukrainā notiek karš un mums ļoti svarīgi, lai tur viss labi beidzot, bet kāda starpība kaut kādam spānim vai marokānim, kuri dzīvo kaut kur citur tālumā, un viņiem tās ziņas sākumā ir sāpīgas, bet vienā brīdī jau apnīk, jo tas ir tālu un it kā tevi pašu tieši neietekmē. Bet, man liekas, te ir tas gadījums ar Izraelu, tas, ka mēs nedrīkstam būt pārlieku vienaldzīgi, jo pasaule nav vienaldzīga par Ukrainu. Pasaule nebūtu vienaldzīga, ja notiktu kaut kādas ziepas šeit. Līdz ar to, man liekas, tā ir pat mūsu atbildība arī sekot līdzi pasaulē un turēt īkšķus par labajiem. Labi, kā tu domā, bet redzi Ukraina, Krievija un Izraela, Palestīna, kur šajā gadījumā ir Palestīnas-Izraels konflikta gadījumā, kas šajā gadījumā ir Ukraina? Es pat nezinu, vai tu man liekas, to pat tā nevar salīdzināt. Nē, tā ir tā lielā kontroversija, vai ne? Kurš ir tas cietējs un kurš ir tas, kurš varbūt ir tas kaitnieks vai uzbrucējs? Jā, tu pasties, bet te nostrādā tas, ka, lai kādas būtu pagātnes izdarības, tu pasties zvērības šodien. Lai gan, zvērības jau notika arī pagātnē. Redz ar to, kā vai ne, piemēram, varbūt, domāju, varam uzreiz par Izraelu parunāt mazliet. Skaidrs, ka tas, kā mēdī to ir pasnieguši, kā katram ir savs viedoklis, arī ļoti spēcīgs, un es teiktu, ka pat Palestīnas un Izraels kontroversija ir pat lielāka nekā Ukraina, Krievija. Jo, kopumā, ja Ukraina, Krievija ir diezgan saprotama. Tur ir diezgan saprotama, un ir, protams, atsevišķi valsts, atsevišķi cilvēki, kas atbalsta Krieviju, bet tas kopumā jau ir diezgan saprotama rietumniekiem. Ar Palestīnu un Izraelu gan tā nav. Jo ļoti daudz, piemēram, liberāli, cilvēki, kas sevi identificē kā liberāli, politiski noskaņots cilvēkus. Ļoti daudz ir par Palestīnu, jo tās frāzes, ko internetā var lasīt, ir genocīds, vai ne? Aparteīds, kāds teiks, pats vēl paralēls, piemēram, ar Dienvidāfriku. Kas nezinu, tad Dienvidāfrikā savulaik, diemžēl, bija diezgan tāds rasistisks izgājiens pret melnādainiem cilvēkiem, kad aparteīda laikā viss tika, tur slepkavot. Un ar to arī salīdzinu, vai ne? Bet jautājums īstenībā, vai cits ir pamatots? Cik tu daudz zini par Palestīnas un Izraels vēsturi kā tādu? Godīgi sakot, es pirms tam vispār neko nebiju par to interesējies, tik cik, reiz 10 gados bija kaut kādas karstas ziņas. Reiz 10 gados mums atkal sastrīdējās abas puses. Jā, un tad skaidrs, ka pirms šodienas es pačakoju drusku vairāk, un tas, ko es sapratu, ka es joprojām īsti neko nesaprotu, jo tur ļoti samežģīti un sarežģīti. Un tā cīņa, lai iegūtu apsolīto zemi, ir bijusi grūta, un viss, kas tālāk tur notiek, ir tikpat grūts un sarežģīts. Pastāsti man kaut ko gudri par šo visu. Es arī esmu centies mazliet vairāk par to dzīvē painteresēties, palasīt, parunāt ar ebrejiem, parunāt ar, diemžēl palestīnieši neviens šeit Latvijā nav ar ko parunāt, bet tomēr kaut kā objektīvi saprast, jo, protams, no malas jau liekas jocīgi, vai ne, no malas ir tā,
kāda ir tā bilde. Man arī ilgu laiku tā bija, ka, hei, ir Izraela, nabaga palestīnieši ir sadzīti Gazas joslā. Piemēram, Gazas josla ir principā tik liela kā Rīga, bet tur dzīvo 2-3 miljoni cilvēku. Neoficiāli, oficiāli. Un, lūk, vēl tad ir West Bank vai nekas, es nezinu, kā latviski saucās, bet labi. Un, un viss īstenībā baigi traki, jo tur viņi ir nabadzīgi, ir iesprostotie palestīnieši un Izraēļi. Viņus tur bombardē reiz 5 gados un mēģina viņus ar genocīdu vienkārši iznīcināt. Tas ir tā bilde, kopbilde, kas man arī bija ilgu laiku. Un tas, protams, nav tik vienkārši. Jo kā vispār, vai ne, ir, teiksim tā pats vispār interesants fakts kā tāds, vai tu zināji, ka nav tāda lieta kā palestīnieši? Cilvēki, kas sevi sauc par palestīniešiem, tā vārda tajā izpratnē nemaz nav palestīnieši. Attiecīgi, tas tikai reliģiskā veidā radusies. Nē, vispār nē. Nē, vispār nē. Kāda ir vēsture vispār? Vēsture ir tāda, ka vienmēr, visi vienmēr piesauc to, rāda kaut kādus grafikus, kā, hei, 1947. gadā bija šāds sadalījums, un tad ir tā bildīte, kur ir ar katru nākamā bildīti ir vien vairāk Izraela pārņēmis to Palestīnas teritoriju. Noteikti es redzēju internetā. Lūk, bet... Kāda īstenībā, ja mēs tā skatāmies, teiksim tā, ja mēs uz to visu skatāmies pēc tā, kurš tur bija pirmais, ja mēs skatāmies, ka zeme pienāks tam, kurš tur bija pirmais, tad, kāds ir tas stāsts? Savu laiku tur dzīvoja, teiksim tā, Izraēļu priekšteči, mūsdienu Izraēļu, mūsdienu ebreju varbūt tādu priekšteči, un tajā zemē viņi dzīvoja ļoti sen, jau pirms vairāk kā 1000 gadus pirms mūsu ēras un tā tālāk. Un tajā pašā laikā bija tur bija tāda, teiksim, tāda tauta vai varbūt cilts kā filistīnieši, Peleset vai Pelešet vai kā bija, laikam, teiksim tā, kā saka citās valodās, bet filistīnieši, tikai Filistines. Un viņi tur atradās, un principā pētnieki saka, ka būtībā vārds Palestīna ir radies no šīs cilts vai no šīm dažām apmetnēm, kas bija šie filistīnieši. Pelešet, Palestīna, tas tūkstošiem gadu laikās ir mainījies. Un būtībā bija tā, ka viens no romiešu Cēzariem, nezinu, kā pareizi, bet viens no romiešu vadoņiem nolēma iekarot beidzot, teiksim tā, ebreju zemi, kaut kādās 100. gadā mūsu ērā. Un ilgi viņi tur ņēmās, viens ar otru beigās viņam izdevās to ebreju zemi iekarot. Un viņš nolēma, viņš nošauca šo zemi par Sīrija Palestīna. Precīzi varbūt kaut ko mazliet jauc, tur kaut kādu burtkārtību, bet būtībā Sīrija Palestīna, kas ir, un tiek domāts, ka tas ir pēc šīs filistīniešu tautas vai apmetnēm vai kaut kā tāda, pēc tā tas tika nosaukts. Bet kas arī interesantais, ir tas, ka filistīnieši bija grieķi. Tie būtībā bija vienkārši grieķi, kas bija tur apmetušies, kā jau grieķu kolonija. Grieķiem bija ļoti daudz kolonijas savā laikā. Viņiem bija pirms 1000 gadiem, 1000 gadus pirms mūsu ēras kolonijas, viņiem bija 500 gadus pirms mūsu ēras kolonijas un tā tālāk. Un tā vienkārši bija tas bija grieķu apmetnes. Un es kaut kur pat redzēju, ka tie bija kaut kādi varbūt pirāti, nevis tur super tādi textbook grieķi. Tā kā tie īstenībā bija grieķi, un tad pēc kaut kādiem seno grieķu tām tautām tika nosaukt šī zeme par Palestīnu. Tas ir tas, ko es, teiksim, tā sapratu. Un par vispār šie tauta, ja kāds zina vairāk par vēsturi un tā tālāk, tad Pelešet, jeb šie filistīnieši īstenībā ir tie, kurus bronzas laikmetā sauc par sea peoples, par jūras cilvēkiem. Bet tas ir jau pilnīgi cita vēsturiska tēma, un šodien mēs to nerunāsim. Liels jautājums, cik tas viss interesantais intro attiecās uz šodienu, jo šodien zeme, un kāda ir tauta pašnoteikšanās, un tas, laikam, tas galvenais princips, kā nosaka, kur būs zeme. Un skaidrs, ka tur tad ir divas tautas, kurām nesapas, bet ka viena īsti nav tautiem. Nē, un tā, palestīnieši, un skaties, kas ir nākamā lieta, piemēram, ir tāda, piemēram, pat franču vārdnīca kaut kāda, tur slavena franču tur vārdnīca, kas tiek izdota ilgu laiku. 1931. gadā šīs franču vārdnīcas kaut kādās lapās, tur bija karodziņi ar valstīm, ar valsts nosaukumiem. Un 1931. gadā bija burtiski karodziņš ar, teiksim tā, ar ebreju šo te krustu, jeb jūdaismu krustu pareizi sakot. Kurā laikā? 1931. gadā. Un apakšā versija tā ir Palestīna.
Un principā bija tā, ka pirms izveidoja Izraēlas valsti, kā tādu, tur Briti valdīja, un tas viss īstenībā saucās Palestīnu, un tur nebija, tur ebreji dzīvoja Palestīnā, un arābi dzīvoja Palestīnā. Un tagad ir tā sanācis, ka, ebreji dzīvo Izrēlā, bet arābi dzīvo Palestīnā. Tie palestīnieši nav tā lieta, kā atsevišķi palestīnieši tauta, tie vienkārši ir arābi. Gazas joslā dzīvo eģiptieši, Westbank, dzīvo jordānieši, piemēram. Nav tāda lieta, kā atsevišķi palestīniešu tauta. Un tad ir tas interesants jautājums, vai ne tev apkārt no visām malām ir šie citi, musulmaņu valstis. Viņa tev ir tāda maza Izraēlas valsts, un tajā pašā laikā, tad, kad dibināja Izraēlu 1947. gadā, laikam, apvienotās nācijas pateica, hei, šāds būs sadalījums. Tur Izraēlai bija daudz mazāk teritorijas kā pašlaik. Tajā laikā Izraēlai teica, ņemam, maucam, taisam šeit, mums atjaunojam šo mūsu vēsturisko zemes valsti. Arābi viss teica nē apkārtējo. Tad viņi kaut kā beigās, laikam, kaut kā sarunāja. Tad, kad, tā vienošanās nekad nebija tāda veselīga un visus apmierinoša, jo kāds kaut ko izlēma, tad kāds arī nomira beigās, un protesti bija arī gandrīz vienmēr pamatīgi, un tas bija tāds... bet tas bija tāds... Visu laiku pagaidu, nekad nebija tāds, ka stabili. Bet padomā, viena lieta ir pagaidu valsts, cita lieta ir teikt, apvienotās nācijas tomēr sanāk kopā un saka, ka, hei, šeit būtu, mēs esam novienojušies. Un tad visi, teica, labi, tagad viņi sadalīja to valsti kaut kā starp saucamajiem palestīniešiem, jau arābiem un ebrejiem. Un tad visa valsts sāk brukt iekšā. Bija arī tas bija tas 7 dienu karš kaut vai, kas bija jau otrais karš. Pats pirmais karš bija, ka Jordānija un Eģipte iebruka Izrēlā. Eģipte okupēja Gazas joslu un Jordāna okupēja Westbanku. Pēc tam Izrēla atkaroja abas šīs teritorijas. Pēc tam viņi atgrieza tās teritorijas. Pēc tam atkal Eģipte bruka vēlreiz viņiem. Ņēmās ar viņiem, tad, kad Izrēla viņiem izcināja pussalu. Tā kā viņiem tur diezgan daudz arī ir, tā uzbrukuši tiem ebrejiem. Un, saprotiet, ja mēs pieņemam, ka tas viss ļoti subjektīvi. Ja mēs pieņemam, ka tas, kas nosaka, vai tautai pienākas valsts, ir kaut kāda vēsturiskas, vēsturisks claims, vai ne, vai arī spēja, kaut kāda, tā prasība. Bet tad ebreji bija pirmie. Tomēr vēsturiski ebreji bija pirmie. Līdz ar to tas, ka pēkšņi kaut kad tur 1000 gadus vēlāk atnāca arābi, tomēr, ja mēs sakam, ka tu nevar teikt, arābiem šī zeme pienāks, jo viņi atnāca tur 1500. gadā ar Osmaņu impēriju. Ebreji atnāca vēl 2500 gadus agrāk varbūt. Tas īsti nav tas arguments. Otrs arguments ir varbūt, tad, ja tas nav arguments jautājums, tad ir vienkārši, kurš ir stiprāks. Diemžēl, tas ir varbūt mazliet tā brutāli, bet, vai tev ir kaut kādas tur morāla norma, kur tu saki tas, kurš ir pirmais, vai arī tev ir vienkārši, kurš ir stiprāks, un tas arī tur dzīvojās. Un tā jau arī nav, ka tur, kā mēdījos tas viss tiek stāstīts, kā redz, vai ne, kā Izrēļi, kā ebreji tur nīdē tos palestīniešus ārā. Mēs, acīm redzot, esam skatījušies ļoti atšķirīgas ziņas, jo to, ko tu saki, kā kaut kādu tādu normalitāti, ka mēdījos saka tā un šitā, es to vienmēr esmu skatījies kā kaut kādu absolūtu alternatīvo viedokli. Kādā ziņā? Es jau nestāstu tā mēdīju viedokli. Mēdījos ir ļoti dažāds viedoklis. Viens saka, ka palestīnieši ir briesmoņi, cits saka, ka Izraēļi ir briesmoņi. Es neesmu redzējis neko daudz, kur saka, ka izraēlieši ir briesmoņi. Beidz ļoti daudz. Es to visu laiku skatos kā kādu alternatīvo viedokli. Jo, man liekas, visi tā kā, rietumu mēdī diezgan loģiski. Viss ir par Izraēlu. Nav gan tā. Tā gan nav. Es teiktu vairākums, bet ir arī mēdī, kas saka par pauzi. Bet labi. Okay. Bet skaties, mēs varam padomāt, teiksim tā, Palestīna ir sūtīts, piemēram, ļoti liels atbalsts no apvienotiem nācijām. Izraēla ir devusi atbalstu, Amerika ir devusi. Ko viņi tur ir uztaisījuši? Tagad jau ir milzīgs hais ap to 6 miljardiem. Pabeidz to, ko tiesā. Piemēram, viņiem aizveda caurules, lai viņi varētu uzīt kanalizāciju. Hamas uztaisīja, iekārtas kā raķetes palaist, vai ne? Viņiem aizsūtīja betonu, cementu, lai viņi var uzbūvēt savu mājas. Viņi uztaisīja kaut kādas šitos tuneļus zem gazas, lai varētu slēpties tie teroristi. Iedomājies, kaut kā bišķiņ jocīgi ir, ka tev ir Rīgas izmēra pilsēta 3 miljoniem cilvēku, tu tik šausmu ļoti neatbalsti Hamasu.
vai ne, jo tas ir teroristu organizācija. Vienmēr tu taču neatbalsti, bet kaut kā viņi tur dzīvo un paslēpjās, un neviens viņus nevar atrast un iznīdēt. Tas ir, mazliet tev liek domāt par to, ko īstenībā arī varbūt pati tauta tā kā atbalsta. Jo, var, protams, teikt tur, jā, varbūt ebreji neļāva viņiem kaut ko tur neļāva, kaut kur viņus nepalaida, bet tajā brīdī man liekas, ka tu vienkārši šauj bēbīšus un izvaro sievietes. Tur vienos vārtos, tur viss ir skaidrs, tur beidzās diskusija beidzas. Tu uzreiz saproti, kurš ir labais un kurš sliktais tajā situācijā. Tieši tā, nav arī tā, ka Izrēlā otrā valoda ir arābu valoda vispār. Nav tā, ka Izraela nav mēģinājusi visus šos vairākas reizes nākusi pretī un tā tālāk, un visus šos reizes vienmēr, visi viņi kaut kādu peace offering un tā tālāk, tos vienkārši visi ir noraidījuši. Visi apkārt arābu valsts vienkārši to noraidījuši ir. Un kas jau īstenībā teikt ir pa lietu, teikt jau būtībā tika bīdījis deals, lai beidzot abas puses salaptu savā starpā, bet hei, šeit pēkšņi Hamas uzbruk. Kam tas ir interesants? Ir interesantām valstīm kā Irāna vai arī, piemēram, Ķīna. Irāna ir galvenie viņu sponsori, es saprotu. Tur arī, man likās, interesants fakts visiem kriptovalūtu faniem, ka liela nauda, ar kuras palīdzību šobrīd tiek nogalināti ebreji un grieztas galvas mazuļiem nost un panākts tas, ka tur izvaro sievietes un nogalina nevainīgus cilvēkus, ir nauda tam visam ir caur kriptovalūtām sūtīta. Tā kā man ļoti patīk tā tehnoloģija. Bet es vienmēr esmu bijis skeptisks par valūtām, un tad es vienmēr tā kā salecos tajā brīdī, kad cilvēki sāk runāt par ļaunajām bankām un izmukšanu no ļaunajām bankām. Es arī gribu zemākus procentus, un es esmu riktīgi par, lai mums ir fiksētās procentu likums hipotekārajiem, bet tas ir cita līmeņa ļaunās bankas. Tas tā kā bankas esiet samērīgākas, ļaujiet mums labāk kreditēties. Visādi citādi. Tas, ka ir tie naudas ierobežošanas pasākumi un pretterorismu visi pasākumi, tā ir svarīga lieta, un man vienmēr būs grūti atbalstīt to tehnoloģiju, jo viņa tiek izmantota kā valūta, apzinoties, ka viņas galvenais mērķis un milzīgs no viņas apgrozījums ir tīra spekulācija, bet točnu terorisms un pārskaitīt naudu tiem, kam neļauj pārskaitīt, jo viņi ir sliktie. Bet tad terorismu dolāriem nefinansē? Tehniski nevar. Tehniski nevar, bet cik labi. Mašīnas viņam arī nepārdod, bet viņi bieži gan ar Toyotām brauc, jā. Cik, piemēram, Latvijas bankas, labi ABLV aizklapēt ciet, vai tad citas bankas netika sodīts par naudas atmazgāšanu, piemēram? Nordea, tika, bet viņas tika sodītas. Tas ir noteikuma pārkāpums sistēmā, kur tas ir aizliegts, un neliela daļa to darīja, un beigās, iespējams, liela daļa no tiem, kas to darīja, tika atklāti. Visi noteikti netika atklāti. Es piemēram, Credit Suisse un visādas cits lielās bankas. Es vienmēr tiek dzirdēts par visām bankām, ko soda un tā tālāk. Piemēram, JP Morgan palīdzēja atmazgāt naudu 100 miljonu sods. Tas jau nekas, ka viņi atmazgāja 100 miljardus, piemēram. Diezgan droši, ka naudiņa Irānai un Hamasam nāk no kriptomaciņiem ārā, nevis no JP Morgan vai Swedbank un neskā tādi. Vai tas ir dati, kas to var pamatot? Tam laikam nekad nav datu, bet par to kripto tas bija raksts par to, ka to izlūkdienas saka, ka viņiem milzīga nauda nāk tieši no kriptovalūtām, un viņi taisa unikālas saites, kuras tos maciņus, kurus grūti izsekot katreiz jaunus, un ir tā, ka viņiem gan ir lielie sponsori, kas izskēmo, lai neizsakāmi viņus var atbalstīt, gan arī Twitterī un Xā un Facebookā viņi arī vienkārši liek tās saitiņas, kad vien viņi tur ir, un ir arī mikrosponsori, protams, kas atbalsta. Tā kā palaid šitādus caur lielo banku. Labi, nenāc var par visādiem, teiksim, tā shitcoiniem, bet kopumā, bitcoins tev neliekas interesants, neatbalsta bitcoini? Kā valūta, valūta jau ir jāregulē. Valūta jābūt stabilai. Kāpēc? Tāpēc man patīk uz valūtu. Tikai divas milzīgas tēmas pacēl. Varbūt pēc daļām. Valūtai ir jābūt stabilai un valūtu ir jāregulē. Ko nozīmē, kāds saprot regulēt? Pirmkārt, šīs milzīgas tēmas, jā. Tas ir bullet pointi galvā. Mēs pāriesim no šodienas ģeopolitikas tēmas uz monetāro sistēmu. Par to mēs, bet varam, let's go. Attiecīgi,
mēs jau redzam, ka finanšu sistēma ir tāda, ar dolāru kontrolē pasauli. Nē, bet jau runā par pasaules kontroli, bet tu saki regulēt, ka valūtu ir jāregulē. Tāpēc, ka tas ir tas, uz ko lielākā daļa mājsaimniecība balsta savu labklājību, nekustamais īpašums un nauda. Un tur ir svarīgi, lai to asetu vērtība ir stabila un ilgtermiņā, lai nav tā, ka viņi pēkšņi pazūd un izkup. Okay. Tehnoloģiski. Atcerēsimies, ko tu teici. Ilgtermiņā ir svarīgi, lai ilgtermiņā aktīva vērtība ir stabila un neizkup gaisā. Nevar izvilkt valūtu no visas ekonomikas. Jā, inflācija maza ir vajadzīga, ir vajadzīgs naudu kustināt un tam līdzīgi. Bet par to kriptovalūtu par ko tagad fano Web3 un viss pārējais? Tas, ka tev būs individuālais maciņš, pats uzņemies 100% atbildību par viņu, pazaudē pats vainīgs, nozagt tev var, bet kontrolēt nevar. Man personīgi bankas vispār netraucējas. Es katru savu eiro labāk ielieku bankā nekā turu kabatā, jo es varu izmazgāt bikses ar naudu, un tā nauda var saplīst, mani var apzakt un visu pārējo. Tu jau mazliet runā par fizisku naudu vai digitālu, teiksim, digitālu eiro vai arī fizisku banku, par to jau es nerunāju. Bitcoin jau nekad nebūs īsti fiziski. Labi, mums ir ielikt... Bitcoins nav fizisks, bet arī tev digitālais eiro tavā bankas kontā īsti jau nav fizisks. Tev to naudu var ļaundari nozagt, var sistēmas uzkārties un viss pārējais. Tas ir apdrošināts, un tu dzīvo valstī ir sava sistēma, banku sistēma, un drīzāk tev uzkrājumi tiks atgriezti. Bitcoins ir pilnīgs freestyles, un es vienkārši nejūtos brīvi ar freestyle. Labi, bet skaties tagad tā. Pirmkārt, tu dzīvo Eiropā, dzīvo Eiropas Savienībā, kas nozīmē, ka varbūt tā Bitcoin use case mums līdz galam nav saprotams. Tieši par to runā. Man jau tā tehnoloģija patīk, bet pateikt, ka tagad mums vajag izmantot kripto kā valūtu un kā galveno iemeslu teikt, tāpēc, ka normālā valūta ir baigi sliktā un ļaundari mūs cenšas ierobežot. Tie jau nav ļaundari, kas cenšas ierobežot. Pārsvarā to visu tiek patiešām īstie ļaundari ierobežot ar to, ka naudā ir kaut kādas sankcijas un pasaulē to naudas kustību kontrolē. Bet kaut kā tāpat tā nauda tiek atmazgāta un tā visi terorismu tiek finansēts. Pamatnodoms ir labs un to pamatnodomu daži apiet. Tā būs laikam vienmēr ar visu. Vienkārši tas, ko es to saku, nevar izmantot argumentu, ka ar Bitcoin finansē terorismu un ar parasto valūtu nefinansē. Bet ar Bitcoin ir vieglāk. Tas tā kā, nezinu. Tas ir tās pieņēmums. Es esmu arī par to, lai uz ceļiem ir ātruma ierobežojumi. Jā, man patīk ātri pabraukt, bet ja visi brauks ātri, būs hauss un beigās ieguvēji būs mazi. Bet uz ceļa jau ir ātruma ierobežojumi, tāpēc, lai pasargātu citus no viena cilvēka pārgalvīgas vai bezatbildīgas rīcības. Tas ir kaut kas cits. Bet labi, pazies par to pašu valodu. Es gribēju pateikt, ka es neheitoju to tehnoloģiju un tam līdzīgi, bet es neredzu to kā baigu alternatīvu tādā stabilā pasaulē, kādā mēs tagad dzīvojam, īstē valūtā. Es tev piedāvāšu, kā tās var būt stabilāka alternatīva. Skaties, tu teici, kā tu teici, ka valūta palīdz sekmēt stabilitāti vai ne, un lai viss nenoiet pa burbuli. Viņa nepalīdz sekmēt, bet viņai jābūt ļoti stabilai, jo tu uz tās balsti savu labklājību. Jā, bet tagad padomā, kad pirmo reizi parādījās centrālās bankas? Stāsties. 1913. gads ir gads, kad parādījās Amerikā centrālā banka, teiksim tā, ko tas nozīmē, parādījās tādā ziņā, ka viņi sāka mākslīgi mainīt procentu likmes. Bija kaut kāda centrālās banka procentu likme, un tas tika darīts tā teiksim, stabilitātes, kopējās finanšu sistēmas stabilitātes nodrošināšanas vārdā. Bet nāca 1929. gads, bija lielā depresija. 16 gadus pēc sistēmas tika izveidota sistēma, kuras mērķis bija nodrošināt sistēmas stabilitāti, un pēc 16 gadiem šī sistēma aizgāja pa burbuli. Tā lielā depresija bija ārprāts Amerikā. 2008. gads. Kādā veidā centrālās bankas ar procentu likmi regulēšanu spēja, teiksim tā, saglābt to krīzi? Varbūt mums uzreiz vajag saprast, par ko mēs varbūt runājam, kad mēs sakam valūta. Tas, kad es runāju par valūtu, es runāju par tādu centrālās bankas kontrolētu valūtu.
Es nerunāju tur par kaut ko citu. Es vienkārši domāju, tīra valūta, kur kontrolē centrālā banka, kur emitē, teiksim, tā naudu, kur paņem atpakaļ naudu no tirgus un to darot ar procentu likumu mainīšanu. Lūk, tā kā nav tā, ka tas ir ļoti sens gadījums un ļoti nesens gadījums, vai ne? Teiksim tā, tagad arī nesen, tajā brīdī, kad tu valūtē, teiksim tā, kādu saka, stabilitāte un kaut kāda tur regulācija un tā tālāk, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka naudu var drukāt no zila gaisa. Kas notika Covid laikā? Visus ieslēdzām istabās, sadrukājām naudu, iedavām bonusus, visi iztērēja bonusus, bet nekādu pievienoto vērtību ekonomikai neradīja, un tagad mēs brīnamies, ka mums ir inflācija. Un tad mēs vēl sakam, ka Ukrainas karš bija vainīgs pie visas inflācijas. Lai gan īstenībā... Tāpēc, ka daudz lielāka komunālija, daudz dārgāka enerģija, daudz lielāka naudas aprit arī tā. Protams, bet inflācija sākās jau pirms Ukrainas kara. Tā kā tā nav, ka kaut kāda centrālas bankas regulēta vai kontrolēta valūta palīdz tikt vaļā no krīzēm. Bet tas jau tāds cikliskums, un tad baigi viegli ir saukt katru recesijas punktu. Pirms tās inflācijas bija baigajā šokolādē diezgan ilgi. Jā, bet padomā loģiski, tagad mēs ar tevi esam uzauguši vidē, kur 0% likmēm. Mēs ar tevi mums. Un tagad cilvēki mēs uzsveram kā normu, tas ir tas pīks, tas ir tas labākais, kas ir. Normalitāte ir, tie 2%, ko ir Euribors. Mēs bijām tajā laimē ar 0, tagad ir vairāk, un pēc 2 gadiem atkal būs tie 2, pēc tam iespējams atkal 0, un 0 iespējams vairs ne, bet normāli ir, ka turās ar 2. Labi, bet reiz tu saki, ka 2% ir normāli, un tagad ir daudz cilvēku, kur saka, nevar atļauties to bankas maksājumu, tāpēc, ka trakās bankas uzcēla procentu likumus. Tur gan es mazliet, tā kā es nevainu tur bankas, tāpēc tagad jautājums tev. Tu saki, 2% Euribor ir normāla likme. Kas ir Euribor ir vienkārši starpbanku likme par cik bankas var aizņemties naudu viena no otras. Tas jau ir tā ekonomikas regulēšana. Vai tev uzskačāt viņu, vai arī tev vajag piebremzēt, lai būtu miers, harmonija un cilvēki vienkārši nesagrāv visu savu uzbojoto sistēmu. Paga, bet tu šausmīgi daudz samet vienā teikumā, bet pavisam vienkārši. Vai tu aizdotu kādam naudu pa 2% gadā? Loģiski, ka nē. Vai pa 0%? Loģiski, ka nē. Tā tad šīs 0 vai 2% Euribor ir visticamāk mākslīgi zema procentu likme. Jā, lai veicinātu, ka nauda griežās. Jā, bet saproti, ko nozīmē, lai nauda griežās. Tu griežot naudu, piemēram, tajā brīdī tev ir nauda ir lēta, tu uzkāp, piemēram, nekustamā īpašuma cenas. Ko nozīmē, piemēram, ka griežās nauda tad mēs abi piekrītam, ka procentu likums pārāk ir mākslīgi zems. Kāds viņas nodzīmes pārāk zemu, balsoties... Bet tas ir tikai viens brīdis ilgajā laika nogriezienā. Bet kādā, kopš 2009. gada? Mums bija īpatnēja situācija, jā. Labi, bet mēs runājam par šo. Ko tas maina kopumā? Skaties, ko tas maina. Tas maina ļoti vienkārši. Iedomājies, ka tu esi turīgs cilvēks. Nice. Tu esi turīgs cilvēks. Tev ir pietiekami. Tev nevajag būt super daudz naudai. Tur top 20% latvietis. Tajā brīdī tu skaties, top 20 ir turīgs? Es pieņemsim. Es nedomāju, top 1%. Es domāju, lai vairāk cilvēku var leitot. Man ir liels televizors. Liels. Tas ir turīgs, jā. Taču domā pirkt dzīvokli, un arī pašlaik man teica, ka viņam tas turīgs. Es domāju, skaties turīgs. Jebkurā gadījumā, tev ir 0 vai 1% Euribors, nopirkšu dzīvokli. Tu nopērci dzīvokli. Tajā pašā laikā kāds cilvēks, kuram ir daudz mazāk naudas, viņš nevar atļauties to dzīvokli. Un es pērkot dzīvokli, redzu, ka man ir līgumā rakstīts, man procentu likme ir 1,82% plus Euribor. Jā. Un es palasu, kas ir Euribor, es saprotu, es paskatos vēsturiski, ka viņš ir bijis arī daudz lielāks kā tagad, un es apzinos savu risku, un tad es saprotu, ka whatever, man banka pat dod diezgan daudz, es tomēr izmantoju 50% no tā, ko es varu nopirkt, tāpēc, ka es menedžēju savus riskus. Nevis es parakstu kaut ko, kur acīm redzam ir uzrakstīts plus Euribor, un zinu, kāds ir bijis Euribor, un tad riktīgi brīnos, ka viņš tiešām izauga. Bet tā liela daļa cilvēku dara. Tā cilvēku problēma, nevis sistēmas problēma. Nē, bet labi, bet ļauj varbūt, teiksim tā, nav runa par to, es kaut ko mēģinu citu izstāstīt tev. Okay. Tajā brīdī tas cilvēks, kuram ir vairāk naudas, var aizņemties daudz vairāk naudas. Jā. Tāpēc, ka procentu likme ir tik šausmīgi zema mākslīgi. Piemēram, ja tev iedod bezmaksas naudu, tu saki, šitev miljons, atnes man 10,000 eiro gadā, un tu ar to miljonu pērc dzīvokļus, izīrē viņus. Un tas vienkārši, dēļ tā jau ir bijis šīs milzīgās nekustamajā īpašuma tirgus burbulis.
visā pasaulē. Amerikā pašlaik ir lielāks burbulis kā 7. gadā, un arī Latvijā ļoti uzauga nekustamā īpašuma cenas pēdējiem gadiem. Bet kas notiek tajā brīdī? Stulbais jau ir tas, ka arvien vairāk cilvēku nespēja atļauties nekustamā īpašumu, un tajā brīdī viņiem nāks īrēt no tevis. Jā. Un viņiem naudu paliek mazāk, un viņi nespēja tas ir aptuveni 2 gadu loks, par ko tu runā. Tas nav pasaules gals. Pēc 2 gadiem Euribors nokrīt, visi atkal var atļauties gan arī tāpat kā iepriekš. Bet tu domā, bet vēsturiski nekad procentu likmes nav bijušas kaut kā 2%. Nav nekas, kas liecinātu, ka, kāpēc, mums nav iemesla domāt, ka kāds samazinās Eiriboru līdz 0% atkal. Loģiski būtu, ka viņš nav nulles moments ir tad, kad tu mākslīgi veicini, lai kustās. Vienkārši pavisam vienkārši jautājums. Bet jau tam principam jāstrādā uz abām pusēm, nes tikai bremzēt arī veicināt, līdz ar to tai bāzē jābūt kodiem. Jā, vai arī, ja tev nebūtu centrālā banka, kas regulē mākslīgi procentu likmi, ko tāpēc nozīmē mākslīgi? Viņi skatās datus, viņi redz, viņi modelē, viņi redz, kas notiks, ja būs zemāk, kas būs augstāk. Viņi saprot latviski izsakoties, kas ir mazākie sūdi un iet to scenāriju, kas ir mazākie sūdi ilgtermiņam. Jā, bet kā viņiem veicās? Man liekas, normāli. Kā viņiem veicās? Bet būs ik pēc 10, 15, 20 gadiem būs krīze. Un ik pa 10, 20, 15 gadiem būs riktīgā šokolādē. Ja tu gribi vienu, jārēķinās ar otru. Tā vienkārši notiek. Tas viss ir dēļ tā, ka ir kopš jau 100 gadus, vairāk kā 100 gadus pasaulē, un kopumā pasaulē ir centrālās bankas, kas regulētas procentu likmes. Ja tev nebūtu, tas ir ļoti liels mīts, ka bez centrālajām bankām viss vispār aiziet pa pieskaru. Tāpat jau ir aizgājis pa pieskaru ļoti daudz reizes. Nav tā, ka viņi kaut ko baigi pievieno. Arī pasties tagad, kāda ir inflācija, ko centrālās bankas ir izdarījušas? Neko. Tas neko nespēj izdarīt. Inflācija ir daudz mazāka. Un kāpēc inflācija ir daudz mazāka? Tas ir uz tā rēķina, ka daudz cilvēku pazaudējuši darbu, piemēram. Vai arī saņem mazāk? Nē. Nodarbinātība tāpat šobrīd ļoti laba gan pie mums, gan tie paši Amerikā. Vidējais cilvēks Latvijā pelna? 1200 Rīgā. 1360 eiro uz papīra Rīgā. Okay. Vidējā alga. Vai Latvijā vidējā alga? Vai bija vidējā alga Latvijā? Varbūt 1200 visu. Vai arī vai tu zini, cik cilvēki, šeit ir interesants fakts, cik cilvēki Latvijā pelna, cik tur bija, kaut kāds 6000 eiro uz papīra, tas ir kāds trīnīts, 3,5 uz rokas. Cik cilvēki Latvijā pelna 3,5 eiro uz rokas? Top 4%. Cik cilvēki? Fuck, es tādu nepareizi sarēķināšu, tas būs ielikts internetā. Aptuveni 10%. Es vienkārši saku, intuitīvi, es biju šokā, vienkārši intuitīvi, kā tev liekas, vai 3,5 eiro uz rokas ir liela nauda? Tā ir liela nauda, bet vai tas ir kaut kas vispār prātam neaptverams? Tas nav prātam neaptverams. Kā tev liekas, cik cilvēki Latvijā pelna to naudu? Bet tie būs, pieņemsim 50,000. 10,000 cilvēku. Okay. 10,000 cilvēku pelna 3,5 uz rokas. Kaut kas tam līdzīgs. Un kā tieši centrālā banka pie tā vainīga? Nē, tu vienkārši stāsti tikai, ka visiem ir darbs un tā tālāk. Es esmu kvēls atbalstītājs tam, ka Latvijā uztaisam fiksēto procentu likmi. Jo kamēr Eiropā ir Euribors un kamēr mums Lietuva un Igaunija ir mājokļos riktīgi priekšā, mums viņus jāsadzen, un man liekas izcils veids, kā to sadzīt, ir spītīgi iestāties pret Eiropas Savienību, pateikt, hei, nē, mums toči nevajag fiksēto, mēs iesim uz fiksēto, mums ir vairāk jākreditējas, jo mums pat kaimiņi vairāk kreditējas, viņi ilgtermiņā būs bagātāki, vieni no tiem dažiem, kam ir fiksētās likmes, es tā kā absolūti atbalstu, bet to, kāpēc tas tā likme ir, man liekas, es neesmu gana gudrs, lai par to spriestu, bet es pilnībā uzticos, ka, visdrīzāk bez tā vienkārši nekas nestrādā. Bet kāpēc? Bet padomā, iedomājies pasauli, kurā kāpēc viņi izdomāja, lai dažiem analītiķiem būtu vairāk darba? Netaču. Tas ir burvīgs veids, kā kontrolēt pasaules ekonomiku. Tā ir konspirācija teorija, bet tas ir burvīgākais veids. Tas ir kaut kas slikts, kontrolēt jau var arī labā ziņā. Tagad kontrolēt savu sīko, lai viņš nenolec no kraujas, vai arī neiebāž pirkstus ugunī. Tas vairo nevienlīdzību. Tas vienkārši ļoti, tā varbūt, banāli izskatās, vairo nevienlīdzību ilgtermiņā. Teiksim tā, padomā varbūt tā. Tu, atkal, tas mans piemērs iepriekšējais.
tu to naudu, varbūt kaut kas izbišķiņ, es tev prasīju, par cik tu būtu gatavs, pat, iedomājies, teikt, tev ir 10 000 eiro. Tā kā mēnesī vai kontā? Kontā. Okay. Tev ir jāiegulda kaut kur. 1000 eiro, 100 eiro, 10, vienalga, bet tu domā kaut kur ieguldīt. 10 ļoti labos televizoros. 10 euros. Labi. Tas varbūt būs prieks īstermiņā, bet, ja tu varbūt atbildīgs cilvēks un domā, kur ieguldīt naudu, lai tev viņi pavērot. Pirmā iemaksa dzīvoklim. Pirmā iemaksa dzīvoklim. Okay. Sūdīgs dzīvoklis. Nē, nav tik sūdīgs. Visā normāls kompakts dzīvoklis. Okay, tas ir priekš tevis vai arī, lai izīrētu kādam? Es sāktu ar izīrēšanu citiem un turpināt tikai tāpats ar sevi. Izīrēt citiem. Tu izīrēt citiem. Cik tu gribētu? Es neuzsveru pirkšanu kā sev par investīciju. Man liekas, tas tā īsti nav investīcija. Tas ir gudrs patēriņš. Jā, gudrs patēriņš. Tad tu pirmā iemaksa nopērci dzīvokli, izīrēt viņu kādam. Cik tu aptuveni sagaidīsi īres, teiksim tā, to returnu gadā? Ienesīgumu šim dzīvoklim. Ja tas ir tāds ļoti maziņš dzīvoklis, tad 5, 7, 8%. Plus potenciāli nekustamo īpašumu cenas vērtības kāpums. Jā, plus tas, ka esmu paņēmis kredītu, un to kredītu būtībā maksā man cīrnieks, un man katru mēnesi drusciņu naudiņa paliek pāri. Līdz ar to tas strādā vairākos līmeņos. Tu izspied kaut kādus 7-8%, pierēķināsim klāt nekustamo īpašumu cenas kāpumu, 9-10%. Pēc 25 gadiem attopies ar visu īpašumu, kas pieder tikai tev, jā. Tavs tas baseline ir 8-10% gadā. Kāda vēlna pēdējos, cik tur 20 gadus, likmes ir bijušas stipri zem šīta, piemēram. Labi, kā kurā valstī, kā kurā ekonomikā, protams, ļoti vienkāršoja. Jā. Un kas būtu, ja, piemēram, tirgu nebūtu bijusi centrālā banka, teiksim tā, jo ko tas nozīmē? Centrālā banka jau pa lielam, tas ir mazliet tāds gaisā kaut kas, vai ne? Jo tādā ziņā, ja tev būtu, piemēram, invest, tev ir šie 10%, un tad, tad Komercbankai būtu jānāk pie tevis, jāsaka, hei, es gribu aizņemties no tevis naudu, vai ne? Jo viņiem vajag to naudu kādam, lai Komercbanka kādam aizdotu naudu, viņiem vajag no kāda aizņemties. Un lai no kāda aizņemtos, tas ir vai no centrālas bankas par Eiriboru kaut kādu likmi, vai arī no tevis. Ja tu šādi noguldīji depozītu. Un tagad banka nāk un tev saka, hei, klausies, Helmut, es varētu aizņemties no tevis par 2%. Skaidrs, ka tu teiksi nē. Tu teiksi, es gribu savus 10%. Jo tu kaut kur vari izspiest tos 10% citur. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tajā brīdī, kad bankai ir jāizņemās par 10% no tevis, vai kādam, vai par 9%, lai aizdot kādam citam, lai nopirktu citu dzīvokli, piemēram. Tas nozīmē, ka tajā brīdī šita cilvēks, viņš zina, ka viņam aizņemties maksā 10%. Tā maksā 10%. Tas nozīmē, ka viņš un vēl 10 šādi cilvēki ies pie dzīvokļa īpašniekiem un teiks, es no tevis pirkšu dzīvokli, bet skaties, man maksājums ir tāds un tāds. Es nevaru par tevi par to 500,000 tavu dzīvokli pirkt par uzpūsto cenu. Un tas, ko tas nozīmē? Tāpēc jau nekustamā īpašuma cenas krītas, ka procentu likme tiek pacelt, nekustamā īpašuma cena krītas. Tā jau ir tā attiecība. Tā jau nav, ka nekustamā īpašuma cena pēkšņi nokrītas no kaut kā nezinu kā, un tad pēkšņi procentu likme, piemēram, centrāla banka paceļ. Iemesls, kāpēc tagad ir krities nekustamās īpašums, ir, jo centrālas bankas pacēla pēkšņi procentu likmes. Un tajā brīdī, kad centrāla banka, bet tajā brīdī, ka Komercbankai no tevis neatliek, nes kā no tevis aizņemtas par 10%, nevis no kaut kādas centrālas bankas zilā, kaut kur debesīs, vai ne? Tad tas uzreiz, teiksim, tas visu normalizē ļoti to kopējo tirgu. Un tajā brīdī, jā, aizņemties ir dārgāk, bet cenas visam ir zemāks, piemēram, nekustamā īpašumam. Un tajā brīdī, kas tev ir pa labums, tad tomēr nekustamā īpašuma cenas ir zemāks, cilvēki var atļauties kaut vai pirmo iemaksu, vai ne? Tajā brīdī tev nav lēta nauda, lai finansētu visādus tur bullshit biznesu vai arī Eiropas fondus drukāt, teiksim, tā naudu muļķības finansētu. Un tā tālāk. Bet tev nešķiet tā drusku tajā visā loģikas kļūda, ka tur, kur ir laba centrālā banka kaut kādā, laba, es pateicu laba, bet var arī nedomāt, ka viņa ir laba. Amerikā un Eiropā viņa ir, mēs tagad viņu aprunājam, Amerikā un Eiropā cilvēki dzīvo ļoti, ļoti labi, bet lēti īpašumi un dārgi procenti ir pašraujas neattīstītākais valstīs. Tur nav tomēr kaut kāda saistība ar to, ka jā, ja tu vari aizņemties naudu pa lēto, tas nozīmē, ka tu vari arī uztaisīt biznesu daudz vieglāk, tu vari vietā, kur tu vari uztaisīt biznesu un vairāk nopelnīt loģiski tā zeme un dzīves vieta ir pieprasītāka un aug vērtība. Un te jau pieslēdzās tā pasaules konteksts, ka ja tu varētu izvēlēties dzīvot
nezinu, pieņemsim Kazahstānā, kur procenti visdrīzāk ir milzīgi un īpašumu cenas daudz mazākas, vai arī Vācijā, kur viss maksā nonsensu, bet tev ir tik daudz iespējas, kur tad tu beigās izvēlētos dzīvot? Bet tas ir no viens un tas pats. Ko nosaka procentu likme? Riska, procentu likme ir risks? Ja tev vienkārši ļoti nepatīk tā doma, ka ir procentu likme vai nu bremzē vai mudina. Nē, tieši tā, man neliekas, ka ir zema vai augsta procentu likme. Būtu jābūt perfektā pasaulē tā, ka tev ir procentu likme ir tāda, kāda viņi nosaka kopējais tirgus. Nevis regulē viens kaut kāds, teiksim tā 10 čaļu panelis, kurš visā Eiropā teikt nosakts procentu likme. Daudz loģiskāk, un tad tas ir strādājis vēsturiski. Tā kā, tas, kas ir 100 gadu pasaules vēsturē, cilvēks vēsturē, vai ne? Daudz loģiskāk būtu, ja tirgus likmi, procentu likmi noteikti tirgus. Es ar saviem ietaupījumiem, nevis kaut kāds čālis kaut kādā bankā. Un vienkārši tas viss beigās noved pie milzīgas nevienlīdzības, jo visam cenas aug. Tu nešķiet, ka tādā sistēmā mēs nebūtu pat uz pusi tik tālu attīstījušies kā tagad, ja pēdējos 100 gadus nebūtu tādas bankas un tādas sistēma, bet ja tiešām viss būtu tāds savstarpējs freestyles, ka nebūtu tā, ka būtu tā drusku uga-buga zeme, nevis tādas tehnoloģijas un izaugsmes. Teiksim tā, tas ir ļoti dziļa diskusija, vai ne, kas ir tādas ilgspējīgas sabiedrības pamatā. Par to jau runa, tu jau izvēlas risinājumu, kas tev ilgtermiņā vislabāk strādā. Pats svarīgākais ir, pastāties, piemēram, poļiem ir sava valūta un savu centrālā banka. Poļi ir. Viņiem visi ir Eiropas fondi, vēl Eiropas fondi, tas, protams, palīdz. Poļus visi heito, bet es viņus ļoti cienu ļoti daudzās jomās. Viņiem, piemēram, pie mums tāda ir tas. Starp citu, podkāsts Zaļš by Kiwi Real Estate. Ierakstīsim svētdien par procentu likmēm. Poļiem, tur arī par šo vairāk. Poļiem no 14. gada viņi ieviesa sev fiksētās procentu likmes. Pie mums tagad, kad pateica par fiksētām procentu likmēm, visus tos, kas to iesaka, sauc par populistiem, stulbeņiem un neskādiem tur oligarhu partiju faniem vai nesko visus sliktos vārdus. Polija heito viņus vai neheito, viņiem no 14. gada ir fiksētās likmes. Viņiem šis visdrīzāk mazāk cepī kā mums ar Euriboru. Tā kā es ticu un uzticos Eiropai un Amerikai, bet es reizē arī apzinos to mūsu lomu, ka mēs esam tāds mazs spēlētājs un mēs šobrīd riktīgi atpaliekam no kaimiņiem, pat no kaimiņiem. Līdz ar to, man liekas, mums ir jāstrādā mums ir jāapzinās tā sistēma un jārespektē, bet mums ir jāstrādā viņā tā kā hakojot, tādam startupam, nevis tā kā pakļaujoties visam ļoti, ļoti. Zin kā, tas skaidrs, ka es tagad neesmu tāds, varbūt, es necenšos tagad teikt, ka pie visa vainīga lielā centrālā banka un viss slikti un tā tālāk. Tas nav mans viedoklis. Mans viedoklis ir tāds, ka skaidrs, ka kāda nekustamo īpašumu cenas jau tomēr nosaka pieprasījums. Un ja tev ir Tallinā, kur tur pie jūras viņam 10,000 eiro kvadrātmetrā maksā jaunie dzīvokļi parastās ērkociņu kastītē. Skaidrs, vienkārši Tallinā ir daudz bagāti cilvēki, daudz vairāk bagāti cilvēki, pat laikam kā Rīgā. Ja iesaisties prāmī uz Oslo, tas arī ir faktors. Kas tad? Iesaisties prāmī un tu jau esi blakus galvaspilsētās, Skandināvas, Helsinkos, Oslo un Stokholmā. Viņi arī ir augstāks cenas. Un tas jau skaidrs. Jā, viņam mēs tikko arī bijām ar draugiem un tur pastaigājām tādā smukā jaunas celtā rajoniņā un likās, cik tad te maksā. Es teicu, stabili 3-4 tūkstoši kvadrātmetrā kā minimums. Un tad es iegāju apskatīties internetā, un 3-4 tūkstoši kvadrātmetrā maksāja neremontēta Hruščovka ar skatu uz to jauno rajonu. Jaunais rajons bija 7-8-9. Viņai nav tāda Helsinki, diez vai tur no Mīnskas, jau brauc, bet vairs jau nebrauc. Tā kā tas jau ir, protams, jautājums par kaut kādu ekonomisku attīstību. Viņiem tagad ir lielākas ziepes ar kredītiem, kā mums, jo viņi viņus ņēma, bet, ja tu pastīsies atkal nevis tagad šis un nākamais vai šis un iepriekšējais gads, bet 30 gadi, viņi būs turīgāki par mums, jo viņi paņēma tos kredītus, viņiem piederēs vairāk aktīvi tai tautai nekā mums. Labi, mums ir bailīgi paņemt kredžurus arī vai dzīvoklim, kamēr viņi ir gatavi jaunos projektus pirkt, jo viņiem to kredītu iedod. Nē, bet mēs nebaidījāmies paņemt kredžus 7. gadā. Jā. Latviešu bija čempionu kredītu ņemšanā. Tur bija tā nobīde no jebkādas sasaites ar realitāti. Bet jauno projektu cenas esmu diezgan droši arī Viļņā un Tallinā, tur ar būvniecības izmaksām diezgan sasaistāmas. Bet arī 7. gadā
cenas bija sasaistāmas ar būvniecības izmaksām. Nē, tad bija tā, ka tu aizgāji uz banku un pateici, cik tu gribi, un tev banka nevis rūpīgi pārbaudīja un certificēts vērtētājs nolimitēja, un banka skatījās, vai to var atļauties. Tad bija tā, ka tev iedeva pat dažreiz vairāk, kā tu prasīji, un cilvēku uzzināja pēc tam, ka viņiem vairāk ieskaitīja, un viņi to naudu iztērēja ceļojumam. Okay, labs, tad tas ir bijis nonsens. Man ka šo visu stāstīja kolēģi, kas tam visam gājuši cauri tajā laikā. Es daudz kam neticēju, bet, Forši ceļojumi arī uzkrīt. Labi, tad laikam mēs... Jā, pēc tam tev atņem man dzīvokli, kurā visas ceļojuma bildes. Bet, tad mēs secinām, ka Latvijā ir sliktāk ar, teiksim, ar izaugsmu, vai ne? Nekā kaimiņu valstīs. Kā tev liekas, kas ir... Tas ir labs jautājums. Kā tev liekas, kas ir Latvijas 3 galvenie izaicinājumi tuvāko 10 gadu laikā? Fuck. Viens ir populācija. Demogrāfija. Otrs ir kvalificēts darba spēks īstajās jomās, jo pie mums ir laikam rekordliels skaits potenciālo direktoru, bet nav īsti, kas strādā darbus, kas ražo labumu. Es nevaru nenosaukt trešo medicīnu, tas gan tāds it kā garlaicīgs, jo visur viņu piemin, bet pie mums ir lielākā mirstība no novēršamajām slimībām, viena no lielākajām ir blakus Rumānijai, un tas mani uztrauc, tas man dara bažīgi ilgtermiņā. Jā, tā ir veselība kopumā, vai ne? Šīs slimības un arī un smeķēšana, aptaukošanās, neveselīgs dzīvesveids, dzeršana. Mums tā patīk iedzert. Mums ir OECD augstākais radītājs dzeršanā. Esmu čempioni. Man arī tas ļoti satrauc. Man īstenībā ir tieši tāds pašs atbildes. Un es tiešām neredzu, kā to var izsināt, ņemot vērā, kā mēs pašlaik, uz ko mēs ejam. Kā tev liekas, kas būtu varbūt? Iedomājies, tu esi tur no rītdienas, esi Supreme Leader of Latvia. Tā kā Ziemeļkorejā Kims, tikai tu esi medinieks, kas ir Supreme Leader. Tu vari rītdien darīt, ko tu gribi, tu vari atlaist, ko tu gribi, ja vajag, tu vari stabu ielā piesist pie krusta kādu politiķi, lai visi sabīstās. Tu vari darīt, ko tu gribi, tev nav nekāda ētisku vai morālu, teiksim tā, lomku pēc tam, ja? Ko tu rītdien darīt? Man liekas, es neesmu gan gudrs šim jautājumam, bet es varu mēģināt. Bet vienalga, vai es esmu gudrs vai nē, bet visu tu teikt, es Supreme Leader. Tev kaut kas ir jādara. Tu nosaukšu vienkārši visu, ko ir solījis Gobzems un Šlesers. Nē, pasaka, ko sola medinieks. Man liekas ļoti svarīgi, lai par tiem pašiem procentiem runājot, ja Eiropā ir 1% likme panākt, lai mums ir kaut kāda izdevīgāka zona, kā visur citur apkārt ar valstīm, par kurām mēs dzīvojam kopā un ar kurām konkurējam. Ar to mēs neapturēsim dzeršanu, bet tie, kas grib darīt, viņiem būs daudz vieglāk darīt, un tas tā kā ilgtermiņā eskalēsies. Tas garlaicīgi, izglītības reformas. Es arī tikai kāpēc es to saku, jo man arī patīk teikt draugiem, zin kā, vispār viss ir slikti, un man tiešām liekas, ka daudz kas ir slikti. Ir lietas, kas, zin kā, at the end of the day, mēs esam viena no bagātākajām valstīm pasaulē. Nedrīkst pārāk čīkstāt, mums tiešām ir diezgan normāli. Mums nenošauj uz ielas. Nesadur neviens. Es pieteicos pie doktora, mani pieņēma, un es tur nedabūju hepatītu, viss bija tīrs, un tā kā ir labinieks. Bet, protams, arī, tomēr nav arī, varētu viss būt labāk, tomēr mēs jau salīdzinām pret Lietuvu un Igauniju, tur tomēr laikam ir labāk, dzīvīgāk. Pienākšu laiku, bija pret Šveici jāsalīdzina, nevis pret Lietuvu un Igauniju. Jā, bet iedomājies, es arī, man liekas, jādara viss slikti, bet man nav atbildes. Īsumā man nešana atbildes, un domājis par to, rītdien es būtu Supreme Leader of Latvia, prezidents Karlsons, kuram ir visa vara pasaulē, visa vara valstī, es pat nezinu, ko es sāktu. Tev būtu 2 uzrunas, tas, pateikt, tev būtu jāsaka, tev būtu jābrauc uz Igauniju uz tikšanos, tev būtu jābrauc uz Lietuvu uz tikšanos, tev būtu jāpasaka, ka tu atbalsti Ukrainu, tev būtu jāpasaka, ka tu atbalsti Izraēlu, un tas tev aizņemtu jau pirmo dienu, tā kā, tev vienkārši būtu jāizdara. Skaties, varbūt vajadzētu tā drastiskāk, aizliedzam alkoholu, aizliedzam cigaretes. Tev būtu jābūt Supreme Leader. Jā, tas Supreme Leader var darīt, ko tu gribi. Tu skati, ka tev vajadzētu aizliegt alkoholu un cigaretes. Nē. Kāpēc ne? Tas ir kaitīgi. Garšīgi.
Es redzu garšīgi. Nē, bet, Dānijā, aizbrauc uz Dāniju, tur sēž meitenes, dzer 20 savus Carlsbergu vai kādas tur Heineken alus, un tad, kad viņām ir studenta laiks, un viņi ir jauni, viņi uzdzīvo, tad, kad viņi pieaug un paliek gudri, viņi pārstāja, un viņi izbauda labāko no visām pasaulēm, un beigās nemirst no orgānu mazspējām, jo nodzērās, un saulē nekad neizgāja. Liekas, aizliegums jau neko daudz nemaina, liekas, ir tas. Redz, ir kaut kāds konkrēts līmenis, ka tas ir pārvarējis viņu, tad tikai ar sišanu un aizliekšanu, tu vari tikt ārā, bet man liekas, mēs neesam viņu pārvarējuši. Nē, bet reiz no otras puses, kāds ir otrs variants, vai ne? Es arī neesmu par aizliekšanu, tā jokojos, bet kas ir otrs variants? Izglītot cilvēkus, vai ne? Bet, ja piemēram, 80% populācijas, tā nav, bet, ja pietiekami liela daļa populācijas ir dzērāji, mēs pilnīgi alkoholiķi, vai ne? Pieņemsim, 80% populācijas katru dienu izdzer pudelšņabi. Tev būs grūti ieskaidrot populācijai, ka ir problēma kaut kāda, jo, ja visi ir nodzērušies un nopīpējušies, neviens nav nodzēries un nopīpējies, jo tu pasties blakus cilvēkiem un tāds, bet viņu īstenībā nav, mēs jau... Es jau drusku mazāk, kā viņš dzeras, un es jūtos labi, un kā viņš arī viņa māda nokarājusies. Un tajā brīdī tā ir par visu, arī par izglītību, vai ne? Tev jau var nākt cilvēki izglītībā, mēģināt kaut ko tur panākt un tā tālāk. Bet kamēr, ja pietiekami liela daļa cilvēki ir neizglītoti, viņi jau nekad nezinās, ka viņi ir neizglītoti. Tā kā, un tāpat ir arī ar visiem, piemēram, tas ir interesanti, kas vēl viena tāda tēma par Latviju, man liekas, kā mums, piemēram, kā ir tāda ļoti liela visatļautība, ne? Tu vari izdarīt, ko tu gribi, tu tur sodi ir nekādi, pa ceļu tu vari dragāt, tā kā skauties tu vari tur pat nobraukt kādu ar mašīnu. Galvenais nenosit līdz galam, jā. Jā, nosit līdz galam, tad bišķi pat raku. Un kaut kā ir tā, ka, un tajā brīdī, ka tev ir tauta pieredus pie tā, ka par tava rīcībai nav sekas, vienalga, vai tas ir mazs noziegums vai liels noziegums. Viens puses tu bļauj un saki, hei, mana pastāvošā vara ir, teiksim tā, viņiem tur politiķi sataisa sūdas un par to nevienam nekas nav. Bet tajā brīdī, kad arī tev nekas nekad par neko nav, tu tā kā tik ļoti vairs to neuztver tik asi. Okay. Un visa tā varbūt tā visa padarīšana Latvijā, kad tiešām soda, par neko nevienu nesoda gandrīz vai. Pat ne jau tur politiķis, vienkārši privāta personas. Tas diezgan lielā mērā palīdz arī visiem šiem procesiem uz priekšu neiet. Teiksim tā, kad ir kaut kas jāizdara valsts līmenī, vai tur jāuzlabo veselības aprūpe vai izglītība. Nevienam nav ne par ko atbildība, tāpēc, ka tev personīgā līmenī atbildība, tev par neko nekad nesūta, tu neuzņemies atbildību, un tur arī negaidi kāds cits uzņemsies, un tā mēs te čupčinām uz priekšu. Okay. Tāds depresīvā tēma, bet te vēl pāris punktus pierakstīt, ko es gribēju arī par šo visu pieminēt. Turpinot depresīvo noti. Mums, tagad svētajā zemē ir karš un briesmīgi, un mēs esam mileniāļi. Ja es būtu rietumos, es varbūt būtu jau Gen Z, jo man ir 95. gads, un tas ir tas, kas jau dažās statistikās sāk šķirties, bet, reāli esmu izdevusi šeit. Šeit drusku tas scales atpaliek. Sirdītos mileniāls. Sirdī esmu Gen Z, bet faktiski nekādā veidā. Mēs vēl varbūt, tad, kad mēs augām, mums vēl bija kaut kāds... pozitīvāks fons, bet tas, par ko tagad sūdzās saistībā ar Gen Z, ka viņiem ir nebijuši augsti depresijas rādītāji, un tie mileniāļi jau arī drusciņi, un nevis pat drusciņi normāli, bet tālāk jau ar Gen Z, un nākamajiem būs vēl grūtāk, ka tās pašas, Amerikas statistikas, tur mājokļu cenas ir uzkāpušas, un daudzi kopā ar to vaibu, ka viņi investē pieredzēs, nevis lietās, viņi nav gatavi un negrib, un viņiem ir daudz grūtāk sakrāt pirmajai iemaksai mājoklim. Viņiem ir nomainījies tas shifts uz to, ka viņi īsti viņiem nav sapnis kaut ko uzbūvēt, viņu tas general vibe, mēs sanāk, angliski stulbas lietas neteikšu, bet es atkal pateicu, frāzi, kā to varētu pateikt latviski. Pamat noskaņojums ir tāds negatīvs. Viņu galvenā misija ir izglābt pasauli no sasilšanas. Viņu lielais līderis ir Grēta, un Grēta neko nebūvē. Grēta baidās, lai nesabrūk. Un viņi ir nākuši pie apziņas, un viss, kas viņu dzīvē ir noticis, ir
Viņi ir redzējuši karu, globālo sasilšanu, un karu nevar būt visdrīzāk ne tiešā veidā Eiropā un Amerikā, bet ziņās vairāk kā jebkad, un viņi redzējuši globālo sasilšanu, popkultūra ir ļoti par globālo sasilšanu un awareness par to. Viņi ir piedzīvojuši pirmo pasaules pandēmiju ar kādu slimību, tas iepriekš arī nebija. Viņiem katru otro gadu riktīgi iesit pa muguru kaut kas salauž viņu sapņus. Tagad viņi redz, kas notiek Izrēlā. Un aug tāda paudze, kura ir ļoti depresīvs skats uz nākotni, par spīti tam, ka viņi ir tā kā mēs iepriekš runājam pat par Latviju, bet ja vēl rietumiem vairāk pastāst, reāli jau viņi dzīvo tādā, debesu valstībā uz zemes, kur tiešām ir ko ēst un par tevi. Ja tu kaut ko absolūti muļķīgi nedarīsi, visdrīzāk parūpēsies, un tev būs viss kārtībā, ja tu aizies pastrādāt dažas stundas dienā. Un tas ir tāds kārtējais, šī Izraēlas nemieru sākums, tāds vēl viens sitiens, liekas, tai paudzei, kurai jau tā nekam vairs neticu saistībā nākotnē. Domā, ka šis ir tas baigais sitiens tai paudzei? Nezinu, man ir. Zini kā, par tā depresiju un tā tālāk, vienmēr jau lielais jautājums ir, vai visi šie, kas ir dzīves jēga, vai ne? No šī arī daudz kas ceļās, jo senāk viss bija, senāk pamata doma virzīja reliģija. Viss bija ļoti vienkārši. Ir Dievs, ir tas, kas ir apkārt, un pie varas bija piesaistīta reliģija. Tad bija, tad parādās modernisms, parādās zinātne, tad tas bija centrs. Un tad ir postmodernisms, kad ir ļoti daudz centri, kas vēl vairāk ievelk cilvēkus tādā savas, tas nespēja atrast savu būtību un jēgu kaut kam, jo ir ļoti daudz patiesības un tev no tām ir jāizvēlas. Un tas, kā arī vienā tādā filozofiskā vidē arī bija tāda interesanta lieta, ka senāk lietām bija funkcija, un tu izvēlies izdevīgāko no tām lietām, kas filda funkciju. Viss bija tāds ļoti uz patēriņa precēm balstīts. Un šobrīd arī lietas un preces ir vairāk kā status simboli nekā funkciju pildītājs. Līdz ar to ir tā kā miljoniem reliģiju, kas staigā apkārt. Tas ir miljoniem pārliecību, miljoniem visādāku ticību. Tas jau interesanti tā saka, jā, vai ne? Tas ir tā tēlēn izskoties staigā apkārt miljoniem reliģiju. Tas ir baigi interesanti, ka tu tā pateici. Tas tiešām tās laba doma, bet es atkal, man ļoti patīk tas, varbūt tas school of thought, ka mēs dzīvojam pirmo reizi cilvēces vēsturē, mēs dzīvojam pārpilnības laikmetā. Cilvēku pasaulē nekad nav bijuši tik bagāti. Nekad nav mazāk cilvēku slimojuši ar slimībām pasaules griezumā. Visiem ir nekad nav bijis tik daudz. Tā kā, piemēram, pirms kaut kādā Amerikā, tur starp pasaules kariem vai pirmā pasaules kara laikā, viss, ko viņi zināja, ir uzvārīt kartupeļus. Nebija tur tāda lieta, ka tu varēji kaut ko baigi superīgi tur pagatavot mājās. Un tas nebija tik sen. Penicilīnu izgudroja 1910. gados. Nebija airfryer, briesmīgi. Airfryer nebija. Tā kā īstenībā jau, kad tu padomā, nekad nav bijis labāk kā pašlaik. Nekad nav miruši mazāk cilvēku karos. Jā, Ukrainas karš, Palestīna, Izraēla, tas ir ļoti slikti. Un tam mēs pievēršam milzīgu uzmanību. Mums ir saprašana, ka tas ir briesmīgi, un pie katra tāda konflikta, tā kā visa pasaule to skatās, un miljardu sūta, lai atrisinās. Senāk tā nekad nebija, jā. Bet skaties, no otras puses, jā, it kā tas tiek parādīts mēdījos, jā, bet tas ir tāds statistiski. Nekad karos nav miruši mazāk cilvēku, nekad nav bijuši mazāk cilvēku pasaulē, nekad nav bijuši mazāk izsalkuši cilvēku pasaulē, nav nekad bijis labāk kā pašlaik. Bet viss ir slikti. Tu vari iedomāties, tas ir tā tik šausmīgi jocīgi, un viss ir slikti, lai gan viss īstenībā ir lieliski. Tu vari iekāpt lidmašīnā, tu vari iekāpt metāla kastē, un kaut kur aizlidot uz citu kontinentu pa pāris stundām. Rainērā par 14 eiro nopirkt biļeti. Par 14,99 tev atļauj pastāvēt, un tu aizlido uz Londonu, ja? Un mums ir depresija. Tas īstenībā ir ļoti jocīgi. Un divi varianti, vai ne? Vai tie kopumā ir socmēdiji un ziņas, mēdī, kas to teiksim tā, uzdzen to visu depresiju un varbūt to nemieru. Vai arī otrs variants ir kāds. Cilvēks smadzenes bioloģiski ir paredzēts, lai risinātu problēmas.
Nezinu, tev skrien tīģers pakaļ, vai ne? Tev ir jārisina problēmas, vai ne? Tev ir, hei, tu tūlīt uznācis sniegs, tu tūlīt nomirs, ir jāatrod ēdienas. Jā, tā būtība ir izdzīvot. Būtība ir izdzīvot. Un tajā brīdī, kad tu neesi, kad tajā brīdī tev vairs nav problēma, īstu problēmu, ko risināt izdzīvošanas, tev smadzenes atrod problēmas. Tev ir, tagad vai diskutēsim par kaut kādu, kāds kuram ir dzimums, ja? Ne jau velti ir tāds seriāls kā Real Housewives of Beverly Hills, kur visbagātākās sievietes pasaulē, kurām vispār nevajadzētu būt problēmām, atrod tik daudz problēmas, par ko strīdēties savā starpā. Jā, tas, neizbēgami mēs meklējam problēmas, un tās problēmas, ko risināt šobrīd, viņas laikam nav ko notic tas shifts, ka tu pārēj no kaut kā būvēšanas uz aizsargāšanos no kaut kā. Lai gan, tad tev nekas īsti neuzbruk. Un man liekas, arī tāda bailīga lieta ir tas, ka jaunā kā pensionāri runājam, bet jaunā paudze arī baidās no pasaules pārapdzīvotības. Un man liekas, tas faktors, ka cilvēks baidās no tā, ka ir par daudz cilvēku, ir kaut kādā veidā ļoti pašiznīcinošs. Tas ir vecs mīts. Kāpēc? Tāpēc, ka mīts ir tas, ka pārapdzīvotība ka pasaulē ir pārapdzīvotība. Ilgtermiņā pilnīgi pretējs trends, es saprotu, ir tas nav ilgtermiņā, piemēram, par Ķīnu kaut vai, lielākā populācija valsts. Jā, viņiem ir demogrāfiski. Cik viņiem 10 gadi, un viņiem būs baigās ziepes. Bet, kaut kas ļoti interesants, kas tev varētu patikt. Bija viena bērna politika Ķīnā ilgu laiku. Zinu par vienu bērnu politiku, kas īstenībā ir tas, kas izraisīja šo demografisko klinti. Tam vienam būs jāuztur tie abi tagad, kad viņi aizies pensijā. Jā, bet kas bija īstenībā, es nezinu, šeit kādam ir jānofakčeko mani, bet kā es to sapratu, tajā laikā, kad ieviesa vienu bērnu politika, viņi šo lēmumu balstīs kaut kādu dzimstības statistiku. Dzimstības statistika nāca no tur reģioniem vai, es nezinu, kā viņiem saucās, pašvaldībām vai kā. Un tajā brīdī, kad Ķīna sāka, pēc visu savu Mao izgājieniem, kad Ķīna sāka vispār attīstīties kā kaut kāda valsts, centrālā valdība piešķīra finansējumu pilsētām, balstoties uz bērnu skaitu. Un viņi tā kā pārspīlē iesniedz labākus rādītājus vai augstākus rādītājus nekā īstenībā, uz kā tika balstīta šī viena bērnu politika, kas nozīmē. Tagad, kad viņiem ir tas, hei, mums ir demografiskā klints, ne, viņiem nav demografiskā klints, viņiem ir vienkārši demografisks bezdibens, ka īstenībā, kurš zina, cik Ķīnā īstenībā ir cilvēki? Neviens nezina. Kāpēc lai ķīnieši paši teikt? Ja mums mazajā Latvijā super digitālajā valstī ir jāskaita, vienkārši jāstaigā pa mājām, mēs nezinām precīzi skaitā. Kur tu zini, 800 miljoni, 1,2 miljārdi, bet šis fakts man likās vienkārši crazy. Jā. Tas ir crazy, ja tas tā tiešām ir. Mums nerunāt īstenībā par pašu Vāciju, kurā viss ir Itālija, Eiropa, visi noveco un tā tālāk. Saprotu, arī tagad enerģētikas Vācija arī ir tāda pārdesmit gadi, un viņas ietekme būs praktiski nekāda. Viņi tagad kā pāriet uz zaļo, šeit atkal būs kaut kas varbūt ir sazvērestības teorijas un viss pārējais, bet, piemēram, tie viņi rādītāji, ka viņiem tāda baigi daudz zaļās enerģijas, viņiem tā zaļā enerģija tehniski ir, bet praktiski viņa tur, no saules rodās vasarā, kad cilvēks strādā vismazāk, un patēriņš pret to potenciālu, ko viņi var saražot, patiesībā ļoti mainās. Viņiem reāli esot tikai 10% vai kaut kas tāds atjaunojamā enerģija. Viņiem ir resursi uzražot, bet reālais patēriņš, tā tik vienkārši nav, ka viņi vienkārši visu zaļo saražojamo var izmantot. Vācija ir tā, Vācija ir trīs tāds, ziniet, tie three horsemen, kas ir kaut kāda bībelē. Tie trīs jātnieki, kas, tas ir no bībeles. Labi, laikam, tu nezini. Es esmu lasījis arī to atklāsmes grāmatu un beigās par pasaules galu. Tā, man liekas, visiem liekas baigi interesanti. Tur bija kaut ko trīs horsemen. Tur bija arī par to, ka pasaules gals nāks no svētās zemes, un tas ir vienmēr ļoti bailīgi katreiz, kad tur sākās nemieri. Kuras svētās, jā, bet šāpēc saka par tiem trīs Ellis horsemeniem. Vācijā ir tie trīs horsemeni, jo viņiem ir demogrāfisks kolaps, viņiem ir šis enerģētikas kolaps, jo tagad ar teiksim tā, pēc viss, kas ir noticis, viņi ieslēdz visu savus atomreaktors ar zaļo, kā tu pats kur saki. Tas ar atomreaktoriem vienkārši nonsens. Ar Krieviju un Ķīnu arī vairs attiecības īsti nav, un trešais ir, ka viņi, būtībā viņiem arī ražošana sāks apstāties, jo, visa, teiksim tā, tas darba spēks iet pensijā, tas kvalificēties.
Tā kā interesanti, kas ar to Vāciju notiks. Bet vai tu vari viņus žēlot, jo iepriekš viņi tik ļoti visu balsti enerģētiski uz ļoti īpatnējām pusēm? Kā jau skaties, Vācijai pēc otrā pasaules kara viņi bija tādi sūdi savārīši, viņiem nācās naivi cerēt, ka visi ar viņiem gribēs draudzēties. Jā, tur tas pasaules kara konteksts, kas... Tā kā tā. Šodien ļoti forša tēma mums par visu, bet labā ziņa ir tāda, ka, piemēram, Meksikā viss labi izskatās, ka Meksikā būs nākamā Ķīna tomēr Amerikai, un ka tā next big thing ir Meksika. Jā, tas kaut kādas statistikas un rakstus par to redzēt, tur bija ļoti interesanti, ka tur jau tagad kaut kas ir apsteidis Ķīnu, ka viņi vairāk ražo Meksiku, importē no Meksikas kaut kādas lietas, nevis no Ķīnas, un ka tur esot... Fun fact, Tesla atvērs rūpnīcas jau Meksikā. Kas? Tesla. Ok. Ražot mašīnas, piemēram. Tas ir fun fact. Tas diezgan major. Tā kā, Meksikā ir salīdzinoši jaunāka populācija, ne līdz galam izglītot, bet strauji izglītojas. Jā. Un, milzīga populācija, milzīgs iekšējais tirgus. Tas ir, tur 200 miljonu cilvēku. Un vispār, cik Meksika ir liela, vai ne, viņa tika no Helsinkiem līdz Portugālei. Meksika ir tik gara. Tā kā, un Meksikā ļoti patīkami cilvēki. Esmu bijis, tur ir ļoti patīkami, ļoti silts, un tur ir ļoti jauki cilvēki. Un, tā kā es domāju, next big thing ir Meksika. Jā. Ok. Laikam jābeidz. Man jau gribētos vēl drusku parunāt. Stāst vēl, kas tev sirds. Tas ir mūsu podcasts. Parunājam, tieši tā. Pie tam šī ir otrā sērija, iepriekš klausījās 10, šoreiz būs 15. Jā, tā kā 50% vairāk cilvēku, 50% vairāk content. Jā, let's go. Par tev pašu Izraēlu un viens, šausmīgi, kas tur notiek, un lai jebkuram, kuram ir tur paziņas un draugi, lai viņiem viegli pārdzīvot šo laiku, bet kā tev tādā pasaules kontekstā tas viss izskatās, jo Krievija, saprot, ilgi nenāca klajā ar paziņojumiem nekādiem, un tad pirmais Putina paziņojums bija momentāli pārmetumi Amerikai, ka rekā viņi nespēja neko tur nosargāt un ka viņa ārpolitika saks. Indija ir par Izraēlu, Pakistāna ir par Palestīnu. Indija ir par Palestīnu? Es biju dzirdējis, ka viņi tā kā vairākas liecās uz... Jā? Jo tas būtu arī ļoti... Jo tas būtu interesants... labi, nevar pilnīgi visam ticēt, bet... Var jau būt, ka var saprast. Indija ar Pakistānu jau liels bīvs. Indija ar Pakistānu, jā, bet tad interesanti, vai ne, ka viņi... Indija ar Ķīnu arī tur kaut kas par robežām strīdi, un Ķīna savukārt tad vairāk ir Palestīnas pusē, un riktīgi tā kā East Side, West Side kautiņš potenciāls. Ceru, ko netiešā veidā visādākas nepatikas izlikt tagad ārā. Skaties, tādā racionālā pasaulē, kā es te redzu, racionālā pasaulē nav loģiski karot vienam ar otru. Racionālā pasaulē nav loģiski Ķīnai iebrukt Taivānā, piemēram, jo, teiksim, tā Ķīna... Es domāju, viņi to arī ļoti negrib. Viņi grib vienkārši tur dabūt kontroli un that's it. Viņiem pašiem tas būs briesmīgi grūti. Tas ir naudas tērēšana lieka un, ko viņi iebruks Taivānā un ko iznīcinās visu pasaules čipu tirgu, vai ne, jo Taivānā ražo lielāko daļu pasaules čipu. Jau tagad ķīnieši atbrauks uz Taivānu un sāks tā, ka mākslīgi iemācīsies, operēt tās mašīnas. Ja viņi iekaros, tad viņi arī iznīcinās un tad jau nekāda jēga no tā, ka tu dabū kaut ko, kas vairs nefunkcionē. Bet reiz neracionālā pasaulē, kur Krievijā ir demografisks kolaps un tomēr ekonomikas kaut kāds, stagnācija vai arī saraušanās. Hei, pakarosim Ukrainā, vai ne, jo tur redz NATO un tā tālāk, vai arī tas tev ārējais ienaidnieks, vai arī, hei, Ķīnai, Amerikā ārējais ienaidnieks, vai ne? Tas taču ir vienmēr tā bijis, vai ne, kad... ļoti īstermiņā, ļoti šauro cilvēku problēmu risināšana, politiskās elites uzmanības novēršana no īstiem sūdiem. Jā, tieši tā. Tas ir tas scary. Pakaro, paiet 1-2 gadi, kaut kad būs jābeidz karot, jo beidzās vienkārši resursi un kas tālāk. Bet tā jau ir tā scary daļa. Es pieļauju, viņu mērķis, nevar būt, ka viņu vienīgais mērķis ir izskatīties, saglabāt savu seju kaut kādu vēlētāju acīs nākamo termiņu. Es domāju, viņiem jau ir kaut kāds, ka, bāts ir pilnīgi sūdi, un mēs redzam, ka pēc 10-15 gadiem mēs sabrūkam, un viņi paņem to pasauli, cik viņi var kā tādu to sniega, to Ziemassvētku mantiņu ar sniegu sakrata un skatās, kā tur viss sakārtosies un kāda būs jaunā situācija, jo viņiem jau nekas cits neatliek. Jā, un tas ir ļoti neracionāli, bet tas ir, ir tajā brīdī, kad tu domā, ak, Dievs, šausmīgi, mēs tagad karot ir šausmīgi. Kāpēc? Mēs domājam, ka karot ir šausmīgi, jo cilvēki iet bojā. Tas ir šausmīgi, cilvēki iet bojā. Bet ja tev pie šprices sēž
neracionāli cilvēki, kuriem neies bojā. Puspsihopāti, kur neies bojā, kuriem neinteresē citu cilvēku dzīvības. Ja tu pieņem, ka viņiem ir pilnīgi vienalga par to, cik cilvēku nomirst. Jā. Vai ne, kā Staļins teica, viens cilvēks ir traģēdija, bet miljons jau ir statistika. Ja? Tā ir tikai psihopāts pateikt. Līdz ar to, tajā brīdī, kad tev ir šādai visām valstīm pie šprices ir tādi cilvēki, tad, un tu pieņem, ka viņiem neinteresē cilvēku dzīvi, tad tu sāc saprast, ka tā neracionālā doma pasaule, tas neracionālās virziens, uz kur iet pasaule, nav nemaz tik neracionāls, jo no viņa perspektīvas, bet kāda šķiet, cik cilvēku nomirs? Pārkārtosim pasaules kārtību vai arī restartēsim ekonomikas. Jo, piemēram, pēc Amerikai bija milzīga izaugsme pēc otrā pasaules kara. Pasties, vienīgie izdzīvoja, Eiropa viss bija iznīcināta, visi piepegoja, pieslēdz valūtas Amerikas dolāram, visu ražoja amerikāņi. Amazing laiks. Amerikai bija tik liela, labi, ka tas īstenībā otrā pasaules karš notika. Pasties, kā viņam ekonomikai gāja. Viņi daudz rieguši. Viņiem daudz nomirst cilvēku. Viņiem tagad nepatīk skatīt, viņiem patīk ļoti skatīties uz to, ka mēs rekur Ukrainā iegrūžam tik daudz naudu, bet viņi ir ar savu to... Ar savu kontroli par šiem visiem attīstīto Eiropu. Viņi tik ļoti daudz ieguvuši. Jā, tagad viņi skatās uz vienkārši uz atsevišķiem 1-2 gadu ziedojumiem Ukrainā un šausminās ka mums ir bezpilipnieki uz ielām, varējām viņiem atdot, bet kaut kā paskatīties uz to, ka, Eiropā kaut kāds developeris pelna 60,000 gadā, bet pie viņiem 250, un ka, reti, kuri pasaulē tik milzīgi naudas aprite un daudz iespēju, kā viņiem uz to kaut kā negribās skatīties. Gribās skatīties, ka, netērējam citiem, tērējam sev, bet uz tiem citiem jau ir tā labklājība uzbūvēta, un tad tie citi arī jāturpina supportēt, un mums no viņiem vajag stabilitāti, un viņi no mums var dabūt ļoti daudz ko citu pretī, un tā sinerģija strādā. Redzēji, tas, protams, tu domā par to, ka Amerikā tagad runā, vai ne, ka, kāpēc mēs atbalstam Ukrainu? Jā, vien vairāk. Ir tie republikāņi, kuriem vienkārši nepatīk uz ārpusi domāt, ka viņi grib tā kā rodas iekšpusi, un tad ir liberālai jaunieši, kuriem tāds, nejauksimies pasaulē, nemācīsim citiem dzīvot. Bet republikāņi ir tie, kas grib finansēt Ukrainu. Liberāļi ir tieši demokrāti ir tie, kas ir ar vienu vairāk. Tagad es saprotu, ka neviens negrib. Teikt jau ar vienu vairāk neviens negrib, bet zini kā, no vienas, es saprotu, ko tu saki, makes sense, bet tajā pašā laikā es arī saprotu tos cilvēkus, kas tā kā saka, priekš kā mēs kaut kādai Ukrainā dodam naudu. Tavās manās interesēs mums ir skaidrs, ka mums vajag, lai amerikāņi dod visu naudu, ko viņi var Ukrainai, jo, ja Ukraina aiziet, mēs esam nākamie, tas ir mūsu interesēs. Bet amerikānim, būsim reāli tas cilvēks, viņš domā, tiešām valstī ir slikti, ir nevienlīdzība aug, inflācija ir augsta, reālās algas samazinās, kāpēc mēs naudu dodam kādai Ukrainai miljardos? Tas ir ļoti normāls jautājums, ko cilvēki grib prasīt. Tas ir mikro lokālas domāšanas līmenis, bet ja tava labklājība ir uzbūvēta uz ļoti lielām makro lietām un ilgtermiņā, tu nevari tikt pie visa labuma un tad pēkšņi pieņem to, ka šis ir pašsaprotami un tagad noslēgsimies. Un tieši tagad es pārtraucu visu pārējo, kad man viss ir. Jā, bet ja tajā pašā laikā tu sūti naudu, būsim reāli. Ukraina nav tā godprātīgākā valsts un diezgan korumpēta. Nav tā, ka 100% aiziet tiešām albumam. Bija kaut kur rakstīts, ka 60% no finansiāla atbalsta aiziet vispār pašai Ukrainai, pārējais ir pārdalīts kaut kur, jā. Vai kas tur bija, ka tur pirmajā mēnesī, otrajā mēnesī pēc Ukrainas kara sākuma amerikāņu munīcija, kas tika sūtīta uz Ukrainu, parādās Serbijā vai kur. Tu to redzi un tu sāc domāt. Tas tāpat kā ar nodokļu maksāšanu valstī, vai ne? Ja tu maksā nodokļus un ielās ir bedres, tad vidi vienkārši nodomā, kāpēc mani nodokļi tā nematerializēs. Amerikāņi jau nemaksā nodokļus, viņi printē naudu, tā kā whatever. Parasti cilvēks jau maksā nodokļus. Kaut kā tā, es varu saprast to sentimentu no amerikāņu. Jā, bet tas ir nekas vairāk kā tāds individuāli cilvēka līmeņa sentiments. Jā, bet redz no otras puses un tā. Individuāls cilvēks veido sabiedrību veido demokrātija vēl vadību. Bet tas tāda bišķi tāda cita cilvēka naudas skaitīšana viņa makā, vai ne? Ka mēs te sēžam Latvijā, sakam, amerikāņi dodiet Ukrainai naudu. Mēs aizsūtījām tur, mēs tur no procentuāli no GDP, protams, mēs aizsūtījuši priekšzīmīgi. Bet ja tu tā salīdzini absolūtās summās, tur mēs nestāvam pa tuvu, un līdz ar to vienmēr licies tā, cik dienās, kas būtu, ja amerikāņi nedot naudu Ukrainai? Nemaz, kas būtu, ja viņi nedod. Viņi beigti dot naudu. Grūti iedomāties, jo viņi tikko knapi apturēja naudas došanu Palestīnai. 6 miljardus.
Viņi visiem dod naudu. Viņi visiem dod naudu, bet vienmēr pēkšņi Ukrainai mēs nedot. Un ko mēs tad? Lai gan, tā Palestīnai, saprotu, tā bija palestīniešu nauda, kas bija iesaldēta tādai sankcijām, un viņiem bija tāds, mēs jums to naudu atdosim caur, laikam, arābiem. Bet tā var tikt izmantot tikai humanitāriem iemesliem. Tā kā palīdzība. Jā, humanitāros teroristu būvēt un tā tālāk. Tad tos 6 miljardus, kas man bija, mēs malcam ieročos un mēs aizstāsim tos, ko jūs iedevāt humanitārajām lietām. Tā kā, ja tu dod valstī, kur laikam tur diezgan, nevis laikam, acīm redzami, tur ir to pasākumu ar Hamas ilgstoši atbalstījis. Tas ir tā, ka diez vai ka aizies ja pat Ukrainai bija tik milzīga problēma ar naudiņām, diez vai ka viņiem būs tā, ka viņi tā kā, mēs būvēsim slimnīcas par šo naudu tikai bērniem. Tā kā, protams, ir cita lieta, kāpēc amerikāņiem naudiņu būtu jādod, tāpēc, ka kurās 90. gados, kad Ukraina tika dibināta, tad Krievi un amerikāņi parakstīja Ukrainas nedalāmības tā vienošanos, ka Ukrainai būs tik saglabāta teritoriālā integritāte, par to Ukraiņi nodos atomieročus. Jā. Es neatceros, kā viņi atdeva Krieviem vai amerikāņiem, bet tādā ziņā, protams, amerikāņiem ir pienākums viņus atbalstīt. Bet viņi teica, ok, labi, davai, mēs jums dosim atomieročus, bet jūs tagad nodrošināt, ka mēs esam Ukraina ar viena vesela valsts, jā. Redz, varbūt, ja Ukrainai būtu bijuši atomieroči projām, tad neviens nebūtu Ukrainā iebrucis. Tagad tādā ziņā, amerikāņiem ir pienākums viņus aizstāvēt. Runāt par atomieročiem, kā Krieviem ir aptuveni tikpat, cik amerikāņiem, es saprotu, milzīgs klāsts. Jā, vairāk. Kā tev šķiet procentuāli, cik no tiem atomieročiem pa īstam strādā? Zini kā, es nezinu par Krieviju, bet es zinu to, ka Amerikā atomieročus, lai palaistu, joprojām ir apmēram tetra dators vecais, ka tur ir 70. gadā vecs ražos termināls, kur tu vēl vecajā kodā programmēšanas valodā, kādā kobaltā raksta komandas. Viņam ļoti bailīgi samānīt veco uz jauno tehnoloģiju, lai netīšām kaut kas neaiziet. Bet cik Krievijā tas tagad īsmā diezgan interesanti, vai ne? Ņemot vērā, ka Krievijā bija bailīgāka armija pasaulē, izrādījās, ka galīgi nav bailīgi jautājums, vai viņiem tie atomieroči vēl strādā. Bet zini, kam vēl ir atomieroči? Kam oficiāli nav atomieroči? Irānā? Izrēlā. It kā, viņiem oficiāli nav. Viņiem varētu būt, jā? It kā saka aptuveni 40 līdz 120 atombumbu. Alright, kā tas ir iespējams. Tāpēc Irānai tik ļoti gribējās savējo. Jā, varbūt, jo bija arī kaut kādu laiku atpakaļ bija, piemēram, ļoti spēcīgs sprādziens Indijas okeānā laikam dienvidos kaut kur tā kā un neviens nepieteicās. Un tā spekulācija bija tāda, ka bija Dienvidāfrika un Izraēla izmēģināja atomieročus. Viņi nebūtu tagad pirmajā dienā viņi slaiduši gaisā. Bet kur tu viņu metīsies atomieročus? Jā, tu nevar īsti uz blakus. Izraēla taču ir tagad trešdaļa no Latvijas. Tur jau tas par atomieročiem tajā reģionā, tur jau tas risks, ka Eiropai pat tiks tā radiācija, kur no viņiem pašiem, jā. Jā, taču viņi beidzas, tā kā Izraēla ir cik viņiem tos ieročus vispār vajag? Kas viņa pretinieks, ja viņa vienīgais ienaidnieks visu laiku ir tikai blakus bijis? Bet taču Izraēla, kā padomā, Izraēlu, gan Ēģipte ir mēģinājusi iekarot, gan Jordāna, Irāna, taču viņi visi kaimiņi mēģina. Taču padomā, viņam uz visām pusēm ir Izraēlā, tagad no Libāna, taču arī Hezbollah lien iekšā. Okay. Bet es man vēl likās, tā kā mazliet tāds ļoti bīstams notikums saistībā ar visu Izraēlas konfliktu, ka tik ļoti daudz, redz, tev iebrūk iekšā Izraēlā teroristi, tur apšauj bērnus, sievietes, tur izvaro sievietes, apšauj mazus bēbīšus, un visā Eiropā palestīnieši svin, iziet ielās un svin. Tas ir bailīgi. Regulāri Facebookā izmest tavās mēmes, kas ir tā kā priecīgās mēmes par Palestīnu. Es vienai pievēršu uzmanību un izlasīju komentārus, jo man tāds, what the fuck, kā jocīgi. Un tā regulāri par to tēmu kaut ko rāda, jo algoritms ir iedomājies, ka man tas interesē. Nav jau tā, ka neinteresē. Tas liekas ļoti interesanti, jo es tā kā vispār negaidīju, ka tāda angliski runājoša sabiedrība riktīgi fanos par Palestīnu un atbalstīs tās visas zvērības, un ka tas viņiem liksies tāda, lai arī kādas viņiem būtu tur par pagātni rūgtums, ka tas ir tas risinājums, kas viņiem šķiet atbalstāms un labs. Un tas bija tāds, tas bija ļoti tāds what the fuck. Un arī, piemēram, ar to pašu
ebreji tur spridzina vienmēr nevainīgs palestīniešus. Ja. Te pašā laikā viņi novieto visu savu militāro tehniku vai iekārtas, vēl kaut ko skolās, slimnīcās, dzīvojumā māju rajonos. Un mēs no vienas puses tev ir teroristiska organizācija, kur ir pateikusi, ka viņu mērķis ir iznīcināt Izraēlu un ebrejus. Jā, un viņu galvenais kantoris ir daudzdzīvokļu mājas pirmajā stāvā. Mājas pirmajā stāvā pie bērnu dārza. Ja, ko tev darīt? Protams, ka ko tev ir darīt? Un kas ir vēl interesanta lieta. Visi šie nabaga cilvēki, kas ir iesprostot Gazas joslā. Kāpēc viņi nevar izbēgt uz Ēģipti? Ja viss ir tik slikti. Padomā, iedomājies, tev katru dienu spridzina. Tu taču muktu projām. Viss būtu slikti. Tu taču bēgt uz vienu tuvāko draudzīgo valsts, kas ir Ēģipte. Hei, Ēģipte nelaiž bēgļus no Palestīnas iekšā nemaz. Ko tā? Nezinu, viņiem nepatīk varbūt pita bread. Okay. Tā kā tā. Es domāju, piemēram par to Palestīnu, Izraēlu, gan jau, ka ir daudz cilvēku, kuriem ir dažādi viedokļi. Un arī, jāapzinās, ka mēs neesam super zinoši. Nē, tu gan esi par vēsturi ļoti daudz izlasījis. Tas bija forši. Bija ļoti bail par šo tēmu. Es nevaru runāt, kā visu laiku likās, ka es tikko ziepes nepasaka, bet es vienkārši runāju par to, ko esmu redzējis un reflektējis to, nevis kaut kādu. Zini kā, protams, tā Palestīnas Izraēlas tēma arī it kā mēs par viņu varam lasīt, mēs varam par to visu interesēties, bet tikpat ļoti, kā mēs nesaprotam varbūt to, kas notiek. Varbūt lietuviešiem. Es vispār neko nesaprotam. Varbūt lietuviešiem nepatīk poļi, ja, piemēram. Un mēs nemaz, vai kaut lietuvieši nezin, kāpēc Latvijā, vai kaut kur rietumnieki nezin, kāpēc Latvijā tur latviešiem un krieviem ir piemēram problēmas. Viņi vienkārši nesaprot. Tāpēc, kad tu piemēram saproti visu Dienvidslāvijas, to viņu bīfu. Es zinu, ka viņi tur ir megabīvs, bet kāpēc? Es pat neņemos, es pat nevaru iedomāties, kā es varētu līdz galam saprast, un arī mēs jau nevaram saprast. Jā. Mēs varam noklausīties abas puses, un katrs izdarīt secinājums. Bet tā kā, un tur arī un tas arī, tie, kas to izraisa, ir kaut kāda tautas noskaņojums, ir kaut kāda vadoņa noskaņojums, ir kaut kādi 2-3 galvenie spēlētāji, kurus neviens pat nepazīst, kuri varbūt kaut ko kontrolē. Mēs nekad nezināsim pilno bildi. Fun fact, ka Izrēlā parlamentā sēž palestīnieši, arābi. Ka viņiem saka, ka viņiem neko neļauj darīt, bet Izrēlas parlamentā ir arābi. Palestīnieši. Palestīnas parlamentā ir Hamas. Jā. Jā. Tā kā, tas arī. Bet tas ir fakti, tas ir katrs interpretēt citādāk. Par pēdējām pozitīvām lietām. Jā. Pastāst par saviem piedzīvojumiem, testējot elektromašīnas. Mēs vispār kādreiz varētu par elektromašīnām. Noteikti. Mēs noteikti varam. Man patīk elektromašīnas ļoti. Par saviem piedzīvojumiem. Teiksim, testēt elektromašīnas, es teiktu tā, par to mēs varam parunāt vairāk, varbūt nākamreiz pat. Mēs man liekas, šo vienu epizodu varētu tieši par elektromašīnām, cik viņas ir foršas vai arī cik dažreiz bezjēdzīgas. Es teiktu tā, ka no visām elektromašīnām. Par to, kā Volkswagens reiz varbūt kritīs un Toyota un random ķīniešu logo parādīsies uz ielām. Tā ir diezgan liela tendence, ka pašlaik elektromašīnas, teiksim tā, tradicionāli autoražotāji nespēja konkurēt elektromašīnu ražotājiem, jo viņi turpina elektromašīnas ražot tā kā parastās mašīnas. Jā. Tad tu paņem Tesla vai BYD, kas ir ķīniešu, labi, vai vajadzētu pirkt ķīniešu elektromašīnas. Tas ir katra paša ziņā, es teiktu, ideoloģiski ne, un arī varbūt praktiski. Mašīna, kas brauc apkārt ar kamerām katrā pusē. Tā ir. Bet tāpat Tesla, tā ir mašīna būvēta no nulles ap to visu elektropadarīšanu. Jā. Līdz ar to viņa ir efektīvāka, viņai ir speciāli, teiksim tā, visas sistēmas ir pielāgotas un tā tālāk. Tu iekāp kaut kādā jaunajā elektriskajā Volvo, tur, kur ir atslēgas caurums paredzēts, tur vienkārši tur ir nevis, tā kā panelis vienkārši ir panelis, tur ir aiztaisīts cietas atslēgas caurums. Tas nozīmē, ļoti daudz šeit ražotāji arī Audi un tā tālāk visi e-troni, viņi paņem veco platformu un ieliek bateriju iekšā. Tas ir super neoptimāls dizains. Tas ir super neoptimāls dizains, un tu tam brīnās, kāpēc nekas nestrādā. Tu taču tagad paņēmi Dacia Spring. Tev ir jāgriež atslēga elektromašīna. Fiziski jāgriež atslēga starteris, jāgriež. Jāgriež starteris, un viņam ir rokas bremze, ko noraut un tā tālāk. Grūti konkrēti. Bet 17,000 eiro, un viņi nobrauc kaut kādas pārpusinu kilometru. Tā kā var jau būt, ka īstenībā beigās tā būs ultimate elektromašīna. Pilsētā, ko vairāk vajag. Bet tieši tā, Dacia Spring un var braukt kaut kur. Man liekas, mašīnas jau vispār tāda, man patīk mašīnas, un es nevaru sajūt, ka es varēšu nopirkt ļoti neracionālu, dārgu mašīnu, bet tā ir tāda lieta, kas ir super pārvērtēta. Tā ir kaste, ar ko tu pārvietojies ikdienā. Kāpēc viņai jābūt ar... Es neticu, ka tiem cilvēkiem, kas brauc ar foršu Mercedes vai Audi, ka kaut pusē viņiem mājās mēbeles ir tik patīkama apdari un viņiem, ka viņiem mājās ir tik labas audio sistēmas un viss pārējais, kāds ir iebās viņu mašīnās.
Nu, tā kā... Skaties, tas krūtais mērķis audio sistēmu un salonu maksā varbūt 600 eiro mēnesī, vai ne? Nu, gan jau, ka vairāk. Nu, varbūt bišķi vairāk, bet tagad jau cenas ir tomēr mašīnām tam. Tagad labi cenas ir augšā, bet kopumā jau tas aprīkojums ir daudz labāks. 600 eiro mēnesī, nu, tev nopirkt foršu divānu maksā 2-3 štukas. Nu, tā tiešām laba, tādu supermīkstu divānu. Bet es domāju, tev ir taisnība, ka tieši tā, ka priekšām vispār pirkt mašīnu, kopumā vispār carsharings, koplietošana ir diezgan interesanta lieta, ka tev mašīna vienkārši nepieder, tu mašīnu paņem ar aplikāciju, kurā brīdī, kad tev tā ir vajadzīga. No, un tam labākais variants ir OX Drive. Jā, man patīk OX, jā, man ļoti pārējais carsharings riktīgs sūdz, bet OX ir tiešām labs. Atlaiž kaut kāds komentāros visiem šīs epizodes skatītājiem. Let's go. Ok, labi. Tagad gan, man liekas, finišājam. Man liekas, bija fun, bija jautri parunāt arī par nejautrām lietām. Bet iespējams, šis kļūs par iknedēļas formātu. Mēs vēl nezinām, bet pagaidām ir otrā reize, un tas ir nedēļa starpā, tā kā tas visas iespējas iknedēļas formātam.